notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas. Tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika. Tad Dievs sacīja: mans gars nevar mūžīgi būt ar cilvēku, jo tas ir miesa. Viņa mūžs, lai ir 120 gadi. Tanīs dienās milži bija zemes virsū. Arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām, un tās bija dzemdējušas bērnus. Tie bija varoņi, kas bija sen laikus vīri ar vārdu. Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū, un ka viņu sirds prāta tieksmes ikdienas vēras vērsās uz ļaunumu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Dievs sacīja: es iznīcināšu no zemes virsmas cilvēku, kuru es esmu radījis, cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Bet Noa atrada labvēlību Dieva acīs,